savā laikā zinu un atceros, cik ļoti man bija grūti. Nu, grūti tajā ziņā, ka es nācu no laukiem un bija ļoti grūti sevi atrast pilsētā. Un bija pēc tam ļoti grūti pārbraukt uz lielu pilsētu. Institūtā pašā var teikt, es pat nebaidīšos to vārdu kā pasaulē, ja, tomēr, ja, Krievas skola pašā slavenākajā institūtā arī Maskavā, ja. Bet tas, ko es esmu izdarījis ar sevi, ja, ka es neesmu nobijies, ka es neesmu noraustījies, rupi sakot, neesmu kaut kādā mirklī salūzis, ja, man pieticis spēka, izturības un kaut kāda labā nozīmē tāda ietiepība un spītība iet un malties ar to galvu pret to sienu, kamēr viņi sabu. Šī studija, jā, kas ir šobrīd man Rīgā, nu arī droši vien, ka es domāju, ka viņi ir tāda nevis īslaicīga, bet droši vien arī laicīga. Nu, pats lielākais man pārdzīvojums īstenībā bija par to, ka daudzi jaunie aktieri uzskata, ka īpaši jau neko nevajag priekš tā. Ja, lai viņš iziet uz skatuves, viņam ir jāprot labi runāt, viņš nedrīkst, lai viņš nesarkt un ibālētu, un lai viņš var iemācīties tekstu labai atmiņu. Un tad, kad es ar viņiem taisīju izrādi pēc Čehu lugām, tad es viņiem liku skatīties fotogrāfijas internetā, iet uz muzeju, to laiku fotogrāfiju. Viņš rakstīja vēstuli. Viņš viņu sūtīja, gāja uz pastu nesa. Un tad viņš gaidīja, kamēr ar tiem zirgiem to vēstuli kaut kur tur aizsūtīja, tad viņš gaidīja atpakaļ atbildi pēc mēneša. Viņš gāja ciemos. Pie viņa nāca ciemos, viņi spēlēja kārtas, visādi spēļā. Viņi šarādi spēlēja, viņi taisīja lūdziņas, viņi kontaktējās. Viņi prata runāt un just. Kādreiz vingrināts, ko es dodu, ja? Man nāk cilvēki kādreiz privātas stundām. Un tad es dodu uzdevumu, kurā ir frāze, es tev mīlu. Traki. Jo tie, kuriem varbūt ir 50, ja nāk arī tādi cilvēki, tiem ir vēl kārtībā ar to. Tiem, kuriem 20 viņi varbūt raksta to, kādreiz kompjuterā, varbūt viņi kādreiz īziņā to raksta, bet viņi to nesaka. Viņi vai nu netiekās, un nevienam to nav teikuši, vai kautrējās, es nezinu, ja, tur varbūt jāsāk domāt, bet viņi nevar būt pār lūpām to frāzi vienkārši. Saprotu, ka nedrīkst mētāties ar to frāzi pa labi pa kreisi, jā, bet kad cilvēkam iekšē vienkārši viņi nepiedzimst. Jā, par Dostojevski šīm lietām ir tā, ka mēs mēģinām dabūt gatavu izrādi, jā, uz tiem aktieriem, jau ir gatavi. Ļoti grūti gāja, jo dabūt vieglumu pie tā visa smaguma ir nenormāli grūti. Jo materiāls ir ļoti smags, teksti ir ļoti smagi. Un ļoti grūti viņa viegli, lai tas nebūtu kā... Lai aktieris pēc izrādes vienkārši nenomirtu, kaut vai tāpēc, jā, jo viegli tas ir. Nedrīkst tajā lomā nomirt, jo galā visu dzīvi priekš mani tā kā vēlēšanās bija, bet es pat uzstāju par to, ka ir vietas tajās scenās, kas mums ir, kur Dievs runā caur Soņu ar Raskolniku. Kungs, ja tu šeit būtu bijis, tad mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Ja runā konkrēti par Latviju, man tā šķiet, ir ļoti smagi parasti tā paudžu mājiņa. Viņi tiešām parasti noteikti ļoti smagi. Tad aiziet veciem metru viens aiz otru, jā, tā paskatāmies, jā. Līniju nav, jaunšāna nav. Es zinu, kādreiz izrādes, ko Maskavā taisīja, un es par brīžiem to nobrīnījos, bet es saprotu, ka tā arī tagad notiek, jā. Savāds kaut kāds 7-8 aktieris slavenus, tāds 450, jā, kas īstenībā arī dīvaini, ka Latvijā pārsvarā tos aktierus mēs vairs neredzam. Es uzskatu, ka tas ļoti slikti, teikšu atklāt, ļoti slikti, tas nav īpaši prātīgi. Jā, bet, kā lai saka, tad ir jaunības. Tā ir paņemam kontaktu Čehovu tēvus vārdu, jā, sadalām lomas, un tagad sadalām grafiku, un neviena aktieri nekad mirklī neuzspēja. Un tad atnāk, jūs būtu Soņa, jūs atnāktu, un es ar jums mēģinātu kā Astrovs. Jā, Soņu, un kā Jeļena Andrejevna ar jums ar tos Soņas sēnes, un vēl kur Vaņīckis tēvots, vai visu iziet cauri, visu izrunāt, analizētu. Tad atnāktu Vaņi tēvots Vaņis ar viņu, tad Jeļena Andrejevna, tad Astrovs, un es viņam pretī visu laiku, vai mans asistents, jā, režisoru.
Un tad pēdējā nedēļā pēc tam izrādes, tad mēs visi savāktos, un tad mēs izietu cauri. Tas daudz ko nozīmē, jo es savā laikā zinu un atceros, cik ļoti man bija grūti. Grūti tajā ziņā, ka es nācu no laukiem un bija ļoti grūti sevi atrast pilsētā un bija pēc tam ļoti grūti pārbraukt uz lielu pilsētu. Institūtā pašā var teikt, es pat nebaidīšos to vārdu kā pasaulē, ja, tomēr, ja, Krievas skola pašā slavenākajā institūtā arī Maskavā, ja. Bet tas, ko es esmu izdarījis ar sevi, ja, ka es neesmu nobijies, ka es neesmu noraustījies, turpinu sakot, neesmu kaut kādā mirklī salūzis, ja, man pieticis spēka, izturības un kaut kāda labā nozīmē tāda ietiepība un spītība, iet un maukties ar to galvu pret to sienu, kamēr viņi sabu. Šī studija, jā, kas ir šobrīd man Rīgā, arī droši vien, ka es domāju, ka viņi ir tādi nevis īslaicīgi, bet droši vien arī laicīgi. Pats lielākais man pārdzīvojums īstenībā bija par to, ka daudzi jaunie aktieri uzskata, ka īpaši jau neko nevajag priekš tā. Ja, lai viņš iziet uz skatuves, viņam ir jāprot labi runāt, viņš nedrīkst, lai viņš nesarktu un ibālētu, un viņš var iemācīties tekstu labai atmiņu. Un tad, kad es ar viņiem taisīju izrādi pēc Čehu lugām, tad es viņiem liku skatīties fotogrāfijas internetā, iet uz muzeju, to laiku fotogrāfiju. Viņš rakstīja vēstuli. Viņš viņu sūtīja, gāja uz pastu nesi. Un tad viņš gaida, kamēr ar tiem zirgiem to vēstuli kaut kur tur aizsūtīja, tad viņš gaidīja atpakaļ atbildi pēc mēneša. Viņš gaida ciemos. Pie viņa nāca ciemos, viņi spēlēja kārtas, visādi spēļā. Viņi šarādi spēlēja, viņi taisīja ludziņas, viņi kontaktējās. Viņi prata runāt un just. Kādreiz vingrinājums, ko es dodu, ja, man nāk cilvēki kādreiz privātas stundām, un tad es dodu uzdevumu, kurā ir frāze, es tev mīlu. Traki. Jo tie, kuriem varbūt ir 50, ja, nāk arī tādi cilvēki, tiem ir vēl kārtībā ar to. Tiem, kuriem 20, ir traģiski. Jo viņi varbūt raksta to, kādreiz kompjuterā, varbūt viņi kādreiz izziņā to raksta, bet viņi to nesaka. Viņi vai nu netiekās, un nevienam to nav teikuši, vai kautrējās, es nezinu, ja, to varbūt jāsāk domāt, ja. Bet viņi nevar būt pa lūpām to frāzi vienkārši. Saprotu, ka nedrīkst mētāties ar to frāzi pa labi pa kreisi, jā, bet kad cilvēkam iekšē vienkārši viņi nepiedzimst. Jā, par Dostojevski šīm lietām ir tā, ka mēs neejam gatavu izrādi, jā, uz tiem aktiem, jau viņi gatavi. Ļoti grūti gāja,
Jo dabūt vieglumu pie tā visa smaguma ir nenormāli grūti. Jo materiāls ir ļoti smags, teksti ir ļoti smagi. Un ļoti grūti viņu viegli, lai tas nebūtu kā... Lai aktieris pēc izrādes vienkārši nenomirtu. Kaut vai tāpēc, jā. Jo ja viegli tas... Jo nedrīkst tajā lomā nomirt, jo galā visu dzīvi priekš man. Tā kā vēlēšanās bija, kad es pat uzstāju par to, ka ir vietas tajās scenās, kas mums ir, kur Dievs runā caur Soņu ar Raskolniku. Kungs, ja tu šeit būtu bijis, tad mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Ja runā konkrēti par Latviju, man tā šķiet, ir ļoti smagi parasti tā paudžu mājiņa. Viņa tiešām parasti noteikti ļoti smagi. Tev aiziet vecie metri viens aiz otru, jā, tā paskatāmies, jā. Līniju nav, jaunšāna nav. Es zinu, kādreiz izrādes, ko Maskavā taisīja, un es pa brīžiem to nobrīnījos, bet es saprotu, ka tā arī tagad notiek, jā. Savāc kaut kāds 7-8 aktierus slavenus, tāds 40-50, jā. Kas īstenībā arī dīvaini, ka Latvijā pārsvarā tos aktierus mēs vairs neredzam. Es uzskatu, ka tas ļoti slikti. Tad teikšu atklāt, ļoti slikti. Tas nav īpaši prātīgi. Jā, bet, kā lai saka, tad ir jaunības. Tā ir paņemam kontaktu šeit, ko tēlos vārdu, jā. Sadalām lomas, un tagad sadalām grafiku, un neviena aktieri nekad mirklī, neuzspēja. Un tad atnāk, jūs būtu Soņa, jūs atnāktu, un es ar jums mēģinātu kā Astros. Jā. Soņu, un kā Irēna Andrejevna ar jums ar tos Soņas sēnes, un vēl kur Vaņīckis tēvots, visu iziet cauri, mēs izrunāt, analizēt. Tad atnāktu Vaņi tēvots Vaņis ar viņu, tad Irēna Andrejevna, tad Astros, un es viņam pretī visu laiku, vai mans asistents, jā, režisoru. Un tad pēdējā nedēļā pēc pirmizrādes, tad mēs visi savāktos, un tad mēs izietu cauri.